Labdien! Šī video virtuve mani sauc Žāna. Šodien pagatavošu desertu olu baltumu krēmu ar kakao. Vajadzēs olu baltumi, želatīns, cukurs, ūdens, kakao pulveris, vaniļas cukurs, citronskābe un augu eļļa. Sauso želatīnu pārlej ar augstu ūdeni un uzbriedina. Es paņemu kādus 30–40 ml ūdens. Tagad pagatavošu sirupu, cukuru izšķīdinu ūdenī. Uzvāru, pievienoju citronskābi un vārīšu uz lēnas uguns sirupu, minūtes 5. Želatīnu šķīdinu, ievietoju trauku karstā ūdenspeldē. Olu baltumus liekas putojamā traukā. Olu baltumiem jābūt vienmēr augstam. Pievienoju šķīpsniņu sāls. Kuļ līdz paliek baltas putas. Lūk, sirups arī gatavs. Karsto sirupu ļoti lēnām putojot, lai olu baltumā, līdz viss ir iekšā. Turpinot kult, pievieno kakao pulveri, vaniļas cukuru, augu eļļu un želatīnu. Var arī nelikt kakao pulveri, tad būs balts krēms. Kā jau kuram garšo, tāpat arī var pievienot šķīsto kafiju. Baltums visu laiku jākuļ. Pašās beigās jau pievienošu augu eļļu. Jāņem eļļa, kurai nav īpaši tāda garša. Formiņās pildam ar pagatavoto krēmiņu. Ar šādu krēmu arī var smērēt tortes virsmu vai arī ruletes. Krēmu liek leduskapī uz kādu pusstundu. Vislabāk šādu krēmu pildīt silikona formiņās. Man pagāja vairāk nekā pusstundiņu. Varbūt ielieku šķiju un kakao palīdzību veidoju smuku dekoru. Kāpēc iepriekš ieteicu silikonu formiņu, jo skaties, cik smuki var dabūt ārā viņu. Un šādu krēmu arī var pagatavot bez eļļas, bet eļļa piedod tādu formu smuku dod. Šo desertu var baudīt pie kafijas, tējas vai ar jāņogu dzērviņu šķidros sulas ķīselu. Krēms ir ļoti garšīgs. Pats galvenais, ka nav trekns. Man sanāca 12 formiņas. Lai jums labi garšo, uz tikšanos, balsojiet, komentējiet, gatavojiet!
Visu labu!